Pagātnes un nākotnes notikumi. Es jums parādīšu. Turaida. Novembris ir laiks, kad runājam par patriotismu. Pieminam un godinam mūsu valsts brīvības cīnītājus un pamatlicējus. Šis ir laiks, kad novērtējam vērtības, kuras sargā neatkarīgu un demokrātisku Latviju. Šodien aicinu jūs uz Klaušinieku māju. Esam pie Klaušinieku mājas, bet kas tad bija Klaušinieks? 19. gadsimta sākumā zemnieks saimnieko, brīvi pārvietojas guberņas ietvaros, bet zeme joprojām pieder muižai vai muižkungam. Par to tad ir jāmaksā nodevas un jāstrādā klaušas, bezatlīdzības darbs muižas labā. Ekspozīcija ceļā uz Latvijas valsti Klaušinieks, saimnieks, pilsonis, tā atspoguļo ceļu no Klaušinieka līdz Latvijas Republikas pilsonim vairākās paaudzēs. Ar neatlaidīgu darbu latviešu tauta kļūst par savas zemes saimnieku, veido savu kultūru un, protams, savu valsti. Šis ceļš vainagojās ar Latvijas valsts pasludināšanu 1918. gada 18. novembrī. Latvijas vēsture ir svarīga mums visiem, un, manuprāt, novembris ir īstais laiks, lai vēlreiz par to atcerētos, pārunātu. Tiekamies ekspozīcijā Latvijas valsts izveides vēsture. Tiekamies Turaidā.